domāju, nebūs pārspīlēti teikt, ka lielākais vairums Latvijas uzņēmumu organizāciju saskaras ar vienu pieaugušu dzīves ātrumu, ar sarežģītības pieaugumu, ar daudzām dažādām pārmaiņām, kas ietekmē mūsu darbību. Un tas liek mums ne tikai pielāgoties, ne tikai reaģēt, būt tādiem pasīviem vērotājiem, bet patiesībā sakot domāt par to, kādā veidā transformēt savu darbību, lai pāriet jaunā līmenī. Tas daudziem nozīmē digitāla transformācija, jaunu digitālo rīku izmantošanu, bet es vēlos uzsvērt to, ka aiz jebkuras tehnoloģisku vai citu rīku ieviešanas, transformācijas slēpjas divas būtiskas lietas. Tā ir biznesa stratēģija, kur ir jāmaina, viņa ir jāpārskata, iespējams ir jādefinē pavisam citi mērķi. Un otrs, aiz jebkuras transformācijas pamatā stāv cilvēki. Cilvēki, kas lietos jaunos rīkus, cilvēki, kuriem jāapgūst jaunas prasmes, cilvēki, kuriem ir jāpārskata veids, kā viņi līdz šim ir darbojušies, definējuši savus kompetences un savus sasniegumus. Tā kā transformācija patiesībā visdziļākajā veidā skar uzņēmumam būtiskās lietas, un tas nav tikai par tehnisku metožu maiņu. Jāsaka, jēdzienos pārmaiņu vadība un transformācijas vadība ir visai daudz kopīga, tie diezgan lielā mērā pārklājās. Skaidrs, ka līdzīgi kā pārmaiņu vadībā ir runa par to, kādā veidā mobilizēt cilvēkus, kā definēt jaunus mērķus, kā nokomunicēt, teiksim, šo nākotnes vīziju, uz kuru ir visiem vēlme tiekties. Tā pašā laikā transformācijas vadība, atšķirībā no pārmaiņu vadības, ir nevis reaģējoša, bet mērķtiecīga stratēģiska darbība. Mēs mainām savus strateģiskos mērķus, mēs saprotam, ka mūsu organizācijai ir jānonāk pavisam kādā citā līmenī, un tam nolūkam ir nepieciešams transformēt tehnoloģijas, transformēt prasmes un veidu, kā mēs ikdienā iedarbojamies. Līdz ar ko, ja pārmaiņu vadība ir vairāk tāda kā pasīva pielāgošanās stratēģija ārējiem apstākļiem, tad transformācijas vadība ir ne tikai par pielāgošanos, bet par lēcienu nākamajā līmenī. Es domāju, ka daudz no šī video skatītājiem būs saskārušies ar to, ka mūsu sajūta par risku pieaugumu ir pilnīgi neatkarīga no mums. Ir tik daudz dažādu risku, par kuriem mēs uzzinām arvien vairāk, kuri mūs ietekmē, kurus mēs nespējam kontrolēt. Tā kā riski pastāv jebkurā gadījumā. Un izvērtēt to, vai risks ir lielāks neko nedarīt, vai risks ir būtiski pārveidot mūsu darbību, saprotot, ka turpinot tā kā līdz šim mēs visticamāk mūsu uzņēmums vairs pēc gada, 2 vai 5 nepastāvēs. Šo izvēles, protams, atstāšu jums. Es domāju, ka šīs mācības par transformācijas vadību ir vērstas uz tiem cilvēkiem, kur uzskata, ka turpināt tāpat kā līdz šim vienkārši nav izvēle.